Labvakar visiem! Šodien mums tēma par vielmaiņu. Redzams, arī pēc jūsu skaita, tad tēma ir aktuāla, un tā tiešām mūsdienās arī ir, jo pēc statistikas apmēram 20 līdz 30% cilvēku pasaulē ir vielmaiņas traucējumi. Tātad par to ir svarīgi domāt un arī saprast tās pamatlietas. Protams, tā ļoti dziļi šodien neiedziļināsimies, bet paskatīsimies tās galvenās, tādas bāzes lietas, kas ir svarīgas, lai mums būtu laba vielmaiņa. Un kā īstenībā es arī gatavojoties šai lekcijai, iepazinos arī dažādu endokrinologu rakstiem, un pamatā liela daļa atzīst, ka patiesībā nav lēna vai ātra vielmaiņa, bet ir efektīva vai neefektīva. Tas nozīmē, kā tad mūsu organismā notiek barības vielu, ko mēs uzņemam, barības vielu tālāk sašķelšanās, uzsūkšanās, nonākšana jau tālāk pie mūsu šūniņām un kā šūniņas spēj izmantot šīs barības vielas un kā atkal savukārt tās nevajadzīgās lietiņas, kas paliek pāri šie atkritumi, kā tas atkal tiek izvadīts laukā no mūsu organisma. Tā patiesībā ir tā vielmaiņas pati būtība. Kā tad viss šis process notiek, kā tad tās vielas, ko mēs apēdam, gala variantā pabaro mūsu šūniņas, dod viņām spēku, enerģiju, uzturvielas, un cik ātri arī viss tas nevajadzīgais izvadās no mūsu organisma. Un tā tad arī attiecīgi, kā notiek šī enerģijas apmaiņa organismā. Jā, un kādas ir tās galvenās pazīmes ir lēnai vielmaiņai? Droši vien jau tad pašas varbūt esat ievērojuši, ja? Es domāju, ka liela daļa, ka šeit esat atnākuši droši vien, ka jums esat paši saskārušās ar šo lēno vielmaiņu. Nu, tad galvenā pazīme pamatā ir vēdera tauciņi vai arī gurnu rajonā vēdera tauku uzkrāšanās. Arī, starp citu, problēmas ar sirds asinsrites sistēmu, ar asinsvadu aizsērēšanu, ja kā vienkāršot tautas valodā sakot, tāpat arī akna, taukainā akna, aknas problēmas, aptaukojusies akna, kas vēl mums var būt arī asinsspiediena, augsts asinsspiediens, varbūt arī insulīna, parasti arī ir insulīna rezistence. Tātad visas lietas, kas saistās ar augstu insulīnu. Nu, un, protams, arī tie, kam ir cukura diabetes, viennozīmīgi tas viss ir ļoti cieši saistīts. Ja. Tā kā, ja mēs spējam savu vielmaiņu nostabilizēt, panākt, lai viņi strādātu efektīvi, tad arī pamatā visas šīs minētās problēmas viņas atrisinās. Un tā tas arī ir. Ja, un tie, kas, teiksim, pie tā nopietni strādā, jāsaprot, ir tā viena lieta, ka vielmaiņu aktivizēt nevar ar vienu brīnumu tabletīti. Ja, tāpat kā mēs iepriekš runājam par lieko svaru, tas ir tas pats variants, ka tas ir process. Nav tāda brīnuma zālītes vēl pasaulē izgudrotas, ka mēs varētu iedzert vienu tabletīti un vielmaiņa tur būtu ļoti ātra un viss būtu kārtībā. Pamatā šeit jāstrādā ļoti kompleksi. Un tām galvenām lietām mēs arī pieskarsimies, kā tad to mēs varam izdarīt. Jā, man palīdzēs arī šodien mana kolēģe Rita Ašmane. Ritiņ, čau! Jā. Čau. Un kā tad mēs varam, ja mēs saprotam, ka vielmaiņa tātad ir barības viela uzsūkšanās, ja? Ātrums, kā barības vielas sašķeļās, kā viņas tālāk uzsūcās, ja? Tad sākam no paša sākuma, ja mēs skatāmies, tātad kā barības vielas vispār, kad mēs viņas apēdam, kā viņas mums sašķeļās, kas mums tur darbojās. Ir ļoti svarīga lieta, ir, lai vispār izdalītu tos fermenti, jo fermenti izdalās mums tikai tad šie gremošanas fermenti, kas to pārtiku sasmalcina, tikai tad, kad mūsu organismā ir pietiekoši normāls pH līmenis, ja, līdzsvars. Jābūt ir vājas ārmēnam līmenim pH organismā, tas 7,43 ir asinīs. Ja. Tas ir vājas ārmēns. Ja tāds viņš mums ir organismā, tad šie fermenti saražojās pietiekamā daudzumā, viņi izdalās un viņi var šo pārtiku arī mums sašķelt, lai viņi vispār tālāk varētu iesaistītos visos organismu procesos. Un šeit pH līmenis, nu, tā ir tāda
ļoti svarīga lieta. Un, zinu, Ritiņa mums ir biologs, endoekologs, varbūt nedaudz pastāst, kāds pH līmenis ietekmēt mūsu vielmaiņu. Labvakar, mīļās meitenes. Nu, jāsaka tā, kad šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem visā tajās ceļu satiksmes noteikumos, kas ir mūsu veselība, ja? Tas ir pH līdzsvars. Un ja Vinetiņa nu pat teica, ja, ka nu, nav tādas vienas brīnum tabletītes, tiešām nav brīnum tabletītes vienas, bet ir viens ļoti labs brīnum viela, ja? Tas ir ūdens, kas ir vislabākais vielmaiņas aktivators, ja? Un tieši no tā, kādu mēs dzeram ūdeni, ja? Jo mēs esam 80% piedzimstot, vēl pat mazliet vairāk, ja? Un teiksim, uz kaut kādiem 30 gadiem tas ir 70%, un tā, kad mēs jau skatāmies uz debesu valstību, ja? Tad mēs esam jau pažūšas diezgan, ja? Un tad mūsu saturs ir 43% ūdens. Un tieši no tā, kādu ūdeni mēs dzeram, visvairāk ir atkarīgs mums pH līdzsvars starp šūnu vidē. Jo, kā Vinetiņa teica, asinīs ir jābūt 7,43, vāji sārmainam, ja, un asinis par katru cenu tur to 7,43, jo tiklīdz viņš pazemināsies kaut nedaudz, ja, uz to skābo pusīti, teiksim, kaut vai uz neitrālo pusīti, tā cilvēkam būs insults un infarkts, ja, bet starpšūnu vidē tie rādītāji var nokristies ļoti pat krasi un ļoti skābi stāvokļi. Un tiklīdz aiziet šis skābju sārmu līdzsvars starpšūnu vidē, es te nerunāju par kuņģi, jā. Kuņģī būs skāba vide, jā, un pāris, teiksim, ginekoloģijā sievietē būs vai skāba vide, jā, bet tieši visu šūnu, starpšūnu vidītē, teiksim, jā, kas ir apkārtēji visi audi, kur šūniņas peld kā zivtiņas akvārijā, tur esot tam saskābinoties iekšējai videi, kaut vai, lai tie rādītāji itais robežās 6, 6,5, mums jau nedarbojas 60% fermenti. Ja? Tātad vielmaiņa jau pasliktinās. Ja? Vēl trakāk ir tad, ja tas nokrītās vēl uz tādiem skābiem rādījumiem, ja? Un Vinetiņa varbūt tu nošērot tad arī to, kas tas ir, tas mūsu tā pH skaliņa, ja? Jo būtībā visas slimības, visas, teiksim, diagnozes, kas ir, viņas ir saistītas tieši ar šo pH starpšūnā skābo vidi, ka mēs ar vien saskābināmies. Un mūsu uzdevums, lai mums viss būtu kārtībā, ja, ir novest, ja, atpakaļ šo starpšūnu vides rādītāju tādu optimālu, kāds viņš vajadzīgs. 7,3. Ja? Nu, lūk, Vinetiņa parādīja mums, ja, kā te ir. Tātad, jo veselība mums būs, ja mums būs 7,43 asinīs un starpšūnu vidē, un slimība ir tur, kur mēs aizējam uz skābo pusīti. Ja? Tā kā šim rādītājam ir milzīga nozīme, un, ja, kas attiecās arī uz vielmaiņu, es jums nu pat arī teicu, ja, tiklīdz aiziet uz to skābo pusi, ja, nojūk ļoti daudzas lietas mūsu organismā, ja, un arī palielinās mūsu vielmaiņa. Es domāju, ka īsumā Vinetiņas esmu to izstāstījusi. Jā, un kā tad mēs šo pH varam noturēt? Šeit mums ir tāda, patiesībā ir divas lietas dabā, kā dzīve organismu var noturēt šo pH līmeni. Tas viens ir ēdiens, sārmains ēdiens, bet mūsdienās ar šo sārmaino ēdienu, es teikšu tā, ir diezgan liels problēmas, ja? Jo sārmaini tikai svaigi dārzeņi, daļa svaigo augļu, visi zaļumi, un vēl daļa, teiksim, tur sēklas un, teiksim, tādas lietiņas, jā, bet pamatā pārējais viss, ko mēs tā kā lielākoties esam pieraduši ēst, jā, tas viss, diemžēl, ir vai nu neitrāls, vai nu skāps, jā, un mums nenodrošinās šo sārmaino vidi organismā. Līdz ar to
plus vēl klāt stress, ja, par ko mēs arī tūlīt runāsim, tas viss veido šo skābo vidi un velk mūs jau uz šo slimību pusi, uz šo lēno vielmaiņu. To, ka mums sāk trūkt fermentu, barība mums normāli nesašķeļās, līdz ar to viņi arī nevar izmantoties organismā, vielmaiņa palielinās un rodās dažādas problēmas, kas ar to tālāk saistīts, par ko mēs arī runāsim. Tāpēc ar pārtiku, nu, tā kā grūti būs šo pēkšņu noturēt, un otrs tāda svarīga lieta, ar ko mēs varam noturēt, ir sārmains ūdens. Un mūsu senči arī to ir darījuši gadu simtiem, ja, un gadu tūkstošiem ir dzēruši svaigu, dzīvu ūdeni no avotiem, no akām, ja, smēluši, kas ir no dabas, kas ir sārmains. Un līdz ar to, kā tad ir ar to ūdeni? Ūdens tad dod mums šo sārmainumu, ko viņš vēl mums dod? Tajā vielmaiņas procesos, kāpēc viņš ir tik ļoti svarīgs. Visur tā kā runā, ka vajag dzert ūdeni, cik viņu vajag dzert un ko viņš mums īsti tur dod. Kā tur ir ritiņi? Ūdens dod enerģiju. Meitenes, kas jau projektos ir bijušas, viņas zina, ka tad, kad sāk dzert sārmainu un labu ūdeni, pat ja ne visai sārmainu, ja, bet tomēr dzer pietiekoši daudz ūdens, dzer noteiktos laikos, kādos vajadzētu dzert, ja, viņas pamana, ja, ka kafiju dzert vairāk, var arī nedzert, ja, ka var kafija samazināties, ja dienā bija 4 krūzītes, ja, lai būtu enerģija, ja, tad parādoties ēdienu kartē, ja, ūdenim un ticējuši labam ūdenim, ja, kafija samazinās pat līdz 1 krūzītei un beigās saprot, ka varbūt ka tā kafija varētu arī nebūt nemaz, ja, tā kā kafija nav tas, kas dod enerģiju, bet kafija ir kaut kas, ja, kas mums taisni otrādi varētu pat teikt, ja, ka viņa mūs saskābina un pat enerģiju atņem. Tieši tā. Un mums tad ir vajadzīgs labs ūdentiņš, un ūdens patiešām ir, ja runā par vielmaiņu, tad tas ir tā kā, numur 1, ja, es teiktu, pie vielmaiņas procesa aktivizācijas, ja mēs gribam savu vielmaiņu pātrināt, tad nav labāka vielmaiņas pātrinātāja. Īstenībā tā ir tā brīnuma tabletīte, varbūt, ja daļēji. Ja, protams, arī viņš viens arī neatrisinās daudz, ko arī pārējās lietas arī ir jāsakārto, par ko runāsim šodien, bet ūdens ir ļoti svarīgs. Jo saprotiet paši, ūdens piedalās visos. Viņš principā ir visur mūsu organismā, ja, kad te jūs redzat, piemēram, smadzenēs ir 90% ūdens, asinīs 85%, lai mums tecētu, plūstu asinis un varētu tās barības vielas tur piegādāt, tur jau ir ūdens. Lai, teiksim, nierītes, plaušas, muskuļi, sirds, ja, visur ir ūdens, protams, gremošanas traktā, visur visi gremošanas procesi, visas sulas, kas tur izdalās, ja, aizkuņģis, teiksim, kuņģes sula, aizkuņģes sulas, viss šīs lietiņas, viss tas ir ūdens, ja. Un ja ūdens nav, ja, tad tas viss nenotiks pilnvērtīgi, un barības vielas mums nesašķelsies. Mēs vienkārši apēdīsim, bet mums nenotiks šī vielmaiņa, mums vienkārši viņa pat nesāksies, ja arī sāksies tā lēni, tas viss notiks ļoti lēni, un tad mēs teiksim, jā, man ir lēna vielmaiņa, bet cik tu dzer ūdeni? Man pirmais jautājums, kad es tiekos ar jums individuālās sarunās un dažādos maratonos, kad mēs strādājam, tad ir cik tu dzer ūdeni? Jā, tas ir pirmais jautājums. Un otrais vienmēr tad ir, kādu ūdeni tu dzer? Un kādu ūdeni mums jādzer, ritiņ? Mums jādzer dzīvu ūdeni. Mums jādzer ūdeni tādu, kāds ir draudzīgs mūsu visām šūniņām. Jā? Un tāpēc mēs jau ar Vinetiņu gadus, jau krietni jau tuvu 20 gadiem, jā, mēs dzeram ļoti labu ūdeni, kas ir draudzīgs mūsu organismam, kas ir sārmains, kas ir kā bagāts ar mikro-makro elementiem ātrdarbīgā jonu formā, ja, kas ir dzīvs ar to, ka viņā ir brīvie elektroni, ja, ka viņam ir tāds ļoti gudrs teiciens, ja, oksidēt potenciāls negatīvs, bet tas nozīmē, ka tur skrien brīvie elektroniņi, tātad tur ir elektrība, ja. Ūdens ir ar ļoti labu virsmas spraigumu, teiksim, zemu, ja, tādu kā šūniņām vajag, ja, ka viņš ir strukturizēts. Ko nozīmē strukturizēts? Ka viņam ir tā kā ūdenim, tā kā, sniega, ja, sniegpārsliņa forma, ja, kas pavisam citādāk vada informāciju, kurš arī tad uzlabo cilvēkam
darba spējas, jā, domāšanas spējas, uzlabo pilnīgi visus dzīvības procesus, jā, un pirmām kārtām, jā, daudzi, kas strādā ar datoriem, zina, ko nozīmē šķidrais kristāls, jā. Nu tā tad, ja ir šķidrais kristāls, tas pavisam citādāk vada informāciju un pavisam citādos ātrumos notiek visi procesi, jā. Un tāds ūdens, jā, mineralizēts, jā, mums ir vajadzīgs ikdienas, jo mums ir nemitīgi jāpapildina minerāļi. Un ļoti svarīgi ir tieši tie minerāļi, ko mēs saucam par sārmainajiem minerāļiem. Un tie ir tādi saldie pārīši, kā mēs smejamies, jā, kalcijs, magnīs, nātrijs un kālijs, jā. Un ļoti svarīgi, jā, arī ne tikai cik viņu ir, bet kādā līdzsvarā viņi viens attiecībā pret otru. Un, protams, ūdenim ir jābūt tīram, jā, ar tīru to informatīvo atmiņu, un tāds ūdens mums ir iespējams, un tādu mēs dzeram un esam laimīgas, jā, ka tāda iespēja ir. Un tas ūdens nemaz nemaksā tik dārgi, jā, tāds ūdens man te pat paciņa stāv, kur no es viņu noliku, jā, tas ir ilgdzīvotāju ūdens no Japānas, jā, kurš izmaksā 70 centi, 1,5 litrs, jā. Tādu ūdeni dienā izdarot 1,5 litru, jā, un starp citu, lai izdalītos gremošanas sulas mums ir vajadzīgs 1,5 litrs ūdens vismaz. Tik ir mūsu gremošanas sulas, kurām ir jāizdalās, jā. Jo, ja viņu nebūs, jā, tad nekāda vilmaiņa ātri nevarēs noritēt. Paldies tev, jā. Jo, saprotu, tas tiešām ir svarīgi, un ko es esmu novērojis arī daudz šajos maratonos, kas mums ir dažādi liekā svara un detoks maratoni, kad jau ar parastu ūdeni, sākot vienkāršu ūdeni dzert, varbūt ne tik kvalitatīvi atbilstoši visām šīm īpašībām, jau cilvēkiem uzlabojas vielmaiņa. Un jau svars iet uz leju. Jā, to mēs novērojam. Arī tikko mums ir bijusi grupa, kur arī kundzīte pirmo nedēļu dzēra pavisam parastu ūdeni. Vinetiņ, piedod, ka es pārtraucu. Man liekas, ka Dzintriņa mums pat ir pievienojusies. Viņa pati var pastāstīt. Dzintra Juruša. Jā, varbūt īsi pastāstīt. Īsos vārdos izstāsti savu rezultātu. Kāds tev bija? Dzintriņa mūs dzird? Nedzird? Dzintriņa. Varbūt nevar skaņu ieslēgt, jā. Nevar ieslēgt skaņu. Tad izstāsti tu, Vinetiņ. Jā, tu pavisam īsi, cilvēks jau pirmo nedēļu dzēra vienkārši ūdentiņu, kāds nu bija pieejams, jā, un jau tur, sapratu, bija pāris kilogrami nost, jā. Un tad otro nedēļu pieslēdza jau šo koraļu ūdeni koralmaini, kas ir ar visām šīm labajām īpašībām atbilstošu ūdeni, jā, un tur jau praktiski bija tad šī maratona laikā -7 kilogrami, jā. Man liekas, ka tā bija. Tā kā ūdens maina ļoti daudz ko. Viņš ļoti būtiski pātrina šo vielmaiņu. Tad vieglāk uzsūcas barības vielas. Pirmkārt, jau viņas labāk sašķeļas, jā. Viss šīs gremošanas sulas izdalās un viņas labi sašķeļas. Un līdz ar to šī vielmaiņa pātrinās. Un tālāk arī viss jau asinsritē procesi notiek pareizi. Asins ir normāls konsistents, ja cilvēks dzer labu ūdeni pietiekamā daudzumā, tad daudzums ir 30 ml uz 1 savu svara kilogramu. Tas ir tāda norma, ikdienas norma. Ja mēs tīramies, tad jau mums ir vajadzīgi 40 līdz 50 ml. Mēs gribam jau tīrošos procesus veikt, jā. Jo pareizi Ritiņa teica, mums jau dzīvības procesos vien organismā ir 1,5 litrs, tas vispār ir tāds minimums, jā, ar ko mums ir noteikti, tas ir noteikti jānodrošina, jo tas, ko mēs tur izšķurējam un izsvīstam, mums noteikti ir jāatgriež atpakaļ. Ja mēs, piemēram, izšķurējam vairāk un neatgriežam atpakaļ, mums sāk izsīkt iekšā visi šķidrumi, jo mums nevar izdalīties normāls sulas, mums nevar asins normāli tecēt, mums nevar notikt dažādi procesi, kuros visur ir vajadzīgs ūdens, ja. Mums viss bremzējās, un tad mēs sakam, ir lēna vielmaiņa. Tā kā... Es ļoti atvainojos, esmu pieslēgusies, meitenes, labvakar. Jā, pastāsti pats varbūt īsi, jā, tās savas sajūtas, kā tev ar ūdeni tur gāja. Ar to ūdeni iet ļoti labi, jo arī viegli viņu ir iedzert. Ūdens ir ūdens, bet tiešām es viņu mēģinu tādu, kā viņš ir ķermeņa temperatūrā, un sajūtas ir ļoti patīkamas organismā. Tagad tās pēc mēneša būs tūlīt mēnesis, kad tā riktīgi dzeru.
tad ir tāda, ka lidot gribās sajūta un liekas, ka tu tāds kā tievāks, nu, tauriņa efekts ir uzradies tāds ļoti, ļoti patīkama sajūta. Nu, un arī, protams, pieejot pie maltīšu, nu, porciju skaita un pie tiem dārzeņiem, kā Vineta teica par tiem dārzeņiem, jā, jo uz šķīvja es arī uzskatu un tālākam arī pareizi, ka vismaz pusē no šķīvja porcijas ir jābūt dārzeņiem vai augļiem, un tad viss ir kārtībā, un, reiksim, arī tas pats ūdens, un tad tas viss komplektā, jā, man bija 7,2 kilogrami mīnusā par mēnesi, par 30 dienām, un nedaudz pavingrojot, neko neiespringstot un nenoslogojot sevi, bet no rīta vēdera presīti muskuļus un kakla daļu, kam ir saspringta, noteikti iesaku vingrojumus dažādus uz vienu pusi uz otru, tas ļoti, ļoti sakārto galvu, asins visu ritmu, tieši galvā ritējumu, un sākas ļoti jauka diena, ar to ir jāsāk, un tas ūdens dzert tiešām ir jādzer, un tur nav ko teikt, ka tas ir slikti, vai kāds saka, varbūt par daudz, ūdens nekad nav par daudz, tiešām man kafiju neprasās vairs, kafiju es nedzeru, nelietoju, praktiski būs jau mēnesis, un nav pat, visi man vīdes dzeru, un man nav pat iekāris, un kas pazudis, ir pazudusi vēlme pēc saldumiem, man nav vajadzības, es varu mierīgi iet veikalā, paiet garam, man var mājās stāvēt, man atnāk ciemiņi, viņi našķojās, man tas nav vajadzīgs. Es varu tāpat pasēdēt, tējas krūzīt izdzert, jo cukuru arī pilnībā nelietoju, un tā kā, ja man pat bišķi par rūgtu, teiksim, tie paši cigoriņu dzēriens, tad es pielieku stēviju dabīgo. Un tas ir ļoti jauki un patīkami, pat neiedomājoties, ka ūdens vien ļoti ko daudz izsaka. Tas pat noteicošais. Jā, paldies. Paldies tev, Dzintriņ, paldies. Tiešām prieks, kad tas dod rezultāts, ja, ko mēs stāstam, jo mēs īstenībā stāstam gandrīz tikai to, kas nav plika teorija, ja, bet kas arī pārbaudīts jau šajos maratonos daudz no šīm lietām, un viņš tiešām dod rezultātus. Jā, tad ejam tālāk, tad saprotam, ka ar ūdeni mums ir jāsāk, ja, tad ūdens mums ir primārais, tālāk mums ir ļoti svarīgi arī stress, varbūt ar ko pat vajadzēja sākt, ja pašu pirmo, jo tas īstenībā arī spēlē ļoti, ļoti tādu lielu lomu, jo, ja cilvēks dzīvo pastāvīgā stresā, stresa brīdī vispār izdalās dažādi stresa hormoni, un visi šie stresa hormoni, viņi arī pēc savas būtības visi ir skābi, veido šo skābo pH vidi, un, ja saprotiet, ja, kā Riteņa stāstīja, tad šajā skābajā vidē atkal bloķējās visi normālie procesi, tā skaitā arī fermentatīvie gremošanas procesi un arī vielmaiņa līdz ar to. Jā, arī imunitāte un hormonālie procesi, un principā visi procesi nenotiek normāli šajā skābajā vidē. Tāpēc, ja ilgstoši cilvēks dzīvo stresā, tad viņam visu laiku ir šī skābā vide. Ja, tad viņam ir ļoti spēcīgi jādara kaut kādi sārminoši produkti, ja, lai viņš tā kā paceltu šo savu pH, bet ar stresu ir jāstrādā. Ir šis, teiksim, kortizola līmenis, teiksim, populārākais tā stresa hormons ir šis kortizols. Ja cilvēks visu laiku tā kā nervozē, visu laiku par kaut ko pārdzīvo, uztraucās, baidās, kas tur rītā, kā parīt, kas tur notiks ar to, ar šito, ja. Viņš visu laiku sevi tā kā uztur tādā pastāvīgā stresā. Tāpēc ļoti jāmācās domāt pozitīvas domas, runāt pozitīvas lietas, ja, un vispār neskatīties, nepievērst uzmanību visām negācijām, ja, sargāt sevi, savu organismu no šī stresa. Līdz ar to būs iespējas lielāks noturēt šo sārmaino vidi organismā, un līdz ar to visi šie procesi, arī vielmaiņa notiks pareizi. Un ļoti šeit arī, ja mēs runājam par šo stresa hormonu mazināšanu un laimes hormonu pacelšanu, ja, serotonīnu pacelšanu, šeit ļoti svarīgs tāds produkts ir, ko es arī visām meitenēm, kam ir liels stress, ja, un kas, teiks, pastāvīgi ir savas depresantus lieto, un tādas lietiņas šeit mums ļoti labi ir grifonija. Ir tāds produkts kā grifonija, dabīgs antidepresants, jā, tāds ļoti, man viņš vienmēr īstenībā pie rokas ir, jo, darbā vienmēr ir stress, un arī tur apkārt ir tādas mikrofoniņa kaut kam ļoti, mums tur kaut kas burkšs pa vidu, ļoti grūti runāt.
kad gribēsiet runāt, ieslēgsiet. Un, jā, grifoni īstenībā palīdz pat pie ļoti nopietnām depresijām, pat tur, kur jau ir tādi spēcīgi antidepresanti tiek lietoti, jā, ļoti veiksmīgi var samazināt šo kortizolu līmeni un pacelt laimes hormonu serotonīnu līmeni. Viņam ir iekšā šī viela, ja, kas tā kā palīdz mums organismam saražot šo laimes hormonu un pazemināt stresa hormonu līmeni. Vēl labs produkts arī, kam ir pētījumi, kas ļoti labi samazina safrānu drīksniņas, safrīno produkts no safrāna. Kā ziniet, safrāns ļoti tāda dārga garšviela, ja, bet viņš ir ļoti labs arī, lai samazinātu šo stresa hormonu, ja, šo kortizolu un strādātu tieši ar to. Mēs vēl par to arī nedaudz vēlāk parunāsim beigās tieši par hormoniem, bet šeit tiešām ir jāsaprot, kad ar stresu ir jāstrādā, nevis tā, ir man stress un es tagad dzīvoju stresā, jo stress novada pie tauku uzkrāšanās. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi, jā. Viņš arī novada pie augsta insulīna. Mēs tālāk arī parunāsim par tiem hormoniem, jā. Insulīns arī ceļās, stresa ietekmē. Līdz ar to tas viss veicina tauku uzkrāšanos organismā. Un, protams, ir viennozīmīgi, tas viss palēlina vielmaiņu, neļauj tiem taukiem normāli sašķelties. Tā kā tā ir ar stresu. Tev varbūt arī tīm kaut kas par stresu? Nu, pa kortizolu, jā, pa kortizolu es varu bišķiņ nedaudz sīkāk, jā. Tātad tas ir hormons, ko virsnieres izdala, jā, un pazīmes tādas, jūs tagad varat paklausīties tās pazīmes un padomāt par sevi, jā. Tātad tās pazīmes, kad ir kortizols paaugstināts, jā, cilvēks visu laiku jūtās tā kā milzīgā skrējienā, jā, paspēt to, paspēt šo, paspēt, ka nevar visus darbus izdarīt, jā, nevar visu daudz ieplānojis un visu tādā skrējienā, jā. Tad ir grūtības nomest sievietei svaru, un tas svars, kur viņš krājās, viņš lielākoties krājās tieši vidukļa daļa, jā, tā kā nevar dabūt to skaisto slaido lapsenes vidukļi, jā. Tad arī ne tikai depresijas, bet arī biežas garastāvokļa maiņas, jā, grūtības atslābināties, jebkurā brīdī ir grūtības atslābināties. Miegs ir tāds tā kā caušauts, jā, biežas galvas sāpes var būt, jā, pat līdz tādām migrēnām, jā, migrēniskas galvas sāpes, jā, trausli asinsvadi, jā, asinsspiediens ceļās uz augšu, jā, un cukura līmenis ceļās uz augšu. Ir atmiņas traucējumi un grūti koncentrēties tieši tad, kad ir kāda stresa situācija, jā, kad cilvēks nevar, jā, viņš nevar nokoncentrēties un risināt šo stresa situāciju. Un, protams, ir tas, kad sieviete vīrietim diezgan bieži atsaka, man sāp galva, jā, tāds zems libido, jeb, kā mēs sakam, anti-viagra, jā, tās ir tādas pazīmes. Un, protams, tāda kāre uz saldumiem, it kā, jā, bet tai pašā laikā var būt arī pretēji kāre uz sāļu, jā. Kāds ir risinājums, teiksim, arī no pārtikas produktiem? Tumšā šokolāde ir tas, pēc kuras mēs ķeramies, jā, tāpēc, ka mums tur iedod tādu laimes hormoniņu, jā, un kas vēl var ļoti labi risināt? Es pat īsti nezinu to pamatojumu, jā, bet savvaļas zivis. Vienetiņ, tu nespēj iedomāties, kāpēc tieši savvaļas zivis? Es domāju, dēļ tām omegām. Varētu būt, ka tur ir ļoti daudz augstskābes omegas iekšā. Nu, savvaļas zivis, jā, viņas varētu būt ar omegām un bez omegām, bet es domāju, ka tur ir kaut kāda saistība, kas zivīs vispār ir, laikam fosfors vairāk ir, jā, nekā citos pārtiks produktos. Iespējams, ka tās ir arī pietiekoši daudz aminoskābes, jā, kas ir vajadzīgas, kuras arī pietrūks smadzenēm. Es domāju, ka arī tas, jā, bet fosfors man atnāca prātā, ka tieši fosfors, jā. Un, protams, tev taisnība. Pie tām meitenes vērsiet uzmanību, ka pie hormonālām, teiksim, ļoti hormonu, ja viņi ir hormoni neizstrādājies pietiekoši, ja, ir pie vainas bez tauku diētas. Ir tā kā arī Vineta ir minējusi, ja, kad mums nevajag ne to augsto hormonu līmeni, ne to galēji zemo. Hormoniem ir jābūt uz tās vidējās robežas, jā, viņa nedrīkst gan augsti būt, gan būt zemi, jā. Jā, tieši tā.
Tā mēs noteikti parunāsim pieešanas, jo diētas vispār taiskārt to tēmu, tad, tas ir tas pats sliktākais, ko mēs īstenībā varam izdarīt ar savu organismu. Jā, Un pie tām vinetiņi varbūt tas, kas paaugstina no pārtikas produktiem, viennozīmīgi tā pirmām kārtām ir kafija. Ja? Kafija ir tā, kas paaugstina kortizolu. Un pie tām, ja kāds ir saskāries ar veģetatīvo distoniju, ja, kas ir menopauzē, teiksim, arī sievietes, ja, viņām arī rekomendē kafiju mest malā. Ja? Jo tieši, jā, arī kafija ir tā, kas ļoti, jā, veicina, jā, menopauzes simptomātiku, jā, un arī paaugstina kortizolu. Un viens no labākiem līdzekļiem no uztura bagātinātāja vēl, teiksim, kā minerālis, jā, ir cīņas, ir sevišķi tad, kad viņš iedzers vakarā, jo kortizolu savu aktivitāti viņš dod kādu naktī ap 2:00. Un tiem, kam ir veģetatīvā distonija, ļoti labi zina, ka viņi pamostās, jā, kaut kur ap 3:00, jā, un sākās tāda liela tricināšanās, jā, tāda, jā, tā kā ķermenis sākās ar tādu trīci, un tas labākais, kas var mazināt šo kortizolu līmeni, ir fiziskas kustības staigājot, ja? Tā kā kortizols mazināsies tad, kad jūs tajā brīdī, kad jūs jūtat, kad jums ir tas milzīgais stress, ka jūs viņu izliksiet fiziskās kustībās. Jā, un kortizolam ir arī tas tāds vēl tas negatīvais, kad viņš arī, paaugstina insulīna līmeni. Viņa ir ļoti savstarpēji saistīta. Par to cukuru es teicu, jā, es to teicu, jā, bet vēl viena pazīme, kas ļoti būtiska, jā, tad, kad kortizols ir ļoti paaugstinātā līmenī, imūnšūnas, viņas vispār, viņas ir nevadāmas, jā, un tāpēc cilvēks, kuram visu laiku ir paaugstināts kortizola līmenis, kurš nemitīgi streso, jā, viņam ir ļoti novājināta imūnā sistēma. Viņš bieži slimo. Tāpēc strādājam ar savu stresu, nevis vienkārši izliekamies, ka viņa nav, jā, un tā palaižam pašplūsmā, bet nopietni ar to ir jāstrādā. Jākontrolē savas domas un dažādi, teiksim, veidi, kā mēs to varam darīt. Šoreiz mēs tā kā nepieskarsimies sīki tām lietām, ja mēs runājam. Citreiz arī mums ir par stresu, kad mēs runājam. Tā kā, paldies tev, jā, un tad tāda vēl ļoti nozīmīga lieta, lai mēs iekustinātu vispār vielmaiņu, lai viņi mums pareizi notiktu, ir tīrs organisms, tīra iekšējā šī vide. Pirmkārt jau tīrs zarnu trakts, lai tie gremošanas procesi notiktu pareizi. Jā, un arī tas, ko Ritiņa jau sākumā pieminēja, arī tīra šī starpšūnu vide un šī limfātiskā vide, jā, visa. Lai tur viss plūstu, cecētu, mainītos, lai tā vielmaiņa būtu aktīva. Ja tur ir dažādi toksīni, jau ir liels piesārņojums, jau pirmkārt zarnu traktā, tur jums parādīs šārīti. Kaut kur man ir aizgājis zarnu trakts, labi. Atradīšu viņu. Mums atgriezās zarnu trakts, tā. Šeit jūs redzat zarnu traktu, un zarnu traktam ir ļoti būtiska nozīme zarnu trakta tīrībai, vielmaiņas procesos. Arī lasīju, ko šī endokrinoloģija saka. Arī viņa min to, ka organisma piesārņojums, zarnu trakta piesārņojums ļoti būtiski palielina vielmaiņu. Jo saprotiet, jūs redzat veselu cilvēka zarnu traktu, ja kreisā pusīte augšā un pārējās bildītes ir, jau zarnu trakts ar dažādām jau nopietnām problēmām, jā. Un tad jūs redzat, kā viņš izskatās, un šādā zarnu traktā nevar notikt normāli gremošanas procesi, tur nevar notikt normāli arī tālāk barības vielu uzsūkšanās procesi, jā, līdz ar to, un tā jau arī visa ir tā vielmaiņa, jā, kā šīs vielas tur nonāk, sašķiļās, sadalās, jā, kā viņas tālāk nonāk asinīs, ja tad šādā zarnu traktā tas nenotiks. Pareizi, tas viss būs noteikti palielināti, tad būs ar tādu lielu organismu strādās slodzi, būs maz enerģijas organismam, loģiski arī visi vielmaiņas procesi būs ļoti, ļoti gausi, un arī orgāni nesaņems barības vielas. Mūsu šūniņas vienkārši būs badā, katastrofālā badā, un tas agri vai vēl novadīs arī pie jau nopietnām veselības problēmām. Tāpēc ir jātīra savs zarnu trakts, ir jātīra arī pārējie savi orgāni, lielie filtri, aknas, nieres,
limfātiskā sistēma, jā, tur visur jābūt perfektai kārtībai, jā, nevis kaut kādiem masām, kaut kādiem salipušām lietām, jā, teiksim, pastīšos, man šeit bija kaut kur arī, parādīšu jums, kā izskatās zarnu trakts, jā, šīs zarnu bārkstiņas, jā, ka viss mūsu 12 metru garais zarnu trakts ir izklāts ar šādām mazām bārkstiņām, caur viņām šīs barības vielas uzsūcās un nonāk tālāk jau asinīs. Un tas, cik tur bija tie 800 kvadrātmetru, ir viss klājums ar šīm bārkstiņām mūsu organismā. Jā. Tas ir milzīgs futbola laukums, ar ko ir izklāts viss mūsu zarnu trakts, un tur arī notiek reāli šie procesi. Šie pārtiks vielu uzsūkšanās, viss jau sašķelto barības vielu uzsūkšanās procesi. Un ja tur ir kārtība, ja tur mēs redzam šīs bārkstiņas, viss ir kārtībā, barības vielas atnāk, uzsūcās, viss ir labi. Ja, bet, ja tur ir tā, kā jūs redzējāt, tur tajās bildītēs, tur viss ir aizķepis, aizlipis, visādi fekāli akmeņi, masas, tur nepārstrādātas vielas, viss tur šīs bārkstiņas pat nav redzamas, jā, bieži vien. Līdz ar to tur nenotiks šie uzsūkšanās procesi. Cilvēks it kā ēdīs, bet viņam nekas neuzsūksies. Orgāni būs badā, gribēsies atkal ēst, jā, viss tas izies ārā pa to galu, un organisms visu laiku būs katastrofālā badā un enerģijas trūkumā. Tāpēc mācāmies tīrīt, ja mums arī tāpēc ir dažādas detoks programmas, kad mēs arī mēnešu garumā mācāmies attīrīt savu organismu, strādāt nopietni pie tā visa, pie šiem detoksiem. Ir dažādas gatavas programmas, kā mēs to varam jau izdarīt, iztīrīt uz zarnu traktu, vai palīdzēt akniņai, vai ņierītes iztīrīt, vai limfātisko sistēmu iztīrīt. Jā, un vēl pie zarnu trakta, tad uzreiz gribu pateikt vēl tādu ļoti būtisku pamatu lietu, kas piedalās 100% vielmaiņā, ir mūsu dabīgā zarnu mikroflora. Šeit dzīvo labās baktērijas. Viņas šo pārtiku sašķeļ līdz galam. Ja fermenti izdara savu darbiņu, tālāk nāk jau labās baktērijas, kas veic arī šos barības vielas sašķelšanas procesus, noārdot viņas līdz tādām vielām, kādas tālāk var uzsūkties caur šīm bārkstiņām asinīs. Ja mums nav šīs labās mikrofloras, vai viņa, teiksim, ir cietusi ar kaut kādām antibiotikām, medikamentiem vai citām, teiksim, nepareizu pārtiku, nepareizu ēšanu, ja. Viņas ļoti cieši, ja viņas nebarojam ar šķiedrvielām, neēdam neko svaigu, zaļu, ja, šķiedrvielām bagātas lietiņas, viņas vienkārši iet bojā šīs baktērijas, līdz ar to nav, kas pabeidz šo procesu, šo barības pārstrādes procesu. Viņas arī dara daudz citus labus darbiņus, ja, mūsu organismā, bet tā pamata lieta, par ko mums tā kā, kas ir ar vielmaiņu, kas lielākā mērā saistīts, viņas arī sintezē arī B grupas vitamīnus, ja, viņas arī piedalās laimes hormonu serotonīna sintēzē. Tas viss notiek mums zarnu traktā. Tātad, ja gribat būt laimīgas, ja, priecīgas, enerģiskas, ja, lai būtu serotonīns, laimes hormons, tad arī ir jābūt zarnu traktā šīm labām baktērijām, tur jābūt tīrībai, kārtībai, lai tās baktērijas tur varētu dzīvot un darīt to savu darbiņu. Jo citādi iznāks tā, ka tur, ja ir netīrība zarnu traktā, tad tur labās baktērijas iet bojā, bet vieta jau nekad nepaliek tukša. Tāpat kā dabā ieperinās dažādas patogēnās baktērijas, jā, un visādas sēnes sāk dzīvoties, vai ne? Un tad mēs jau jūtamies ļoti, ļoti slikti, un tās barības vielas apēd jau tur kaut kas cits, jā, un arī parazīti sāk dzīvot, un daudz tādu, teiksim, dažādi nedraugi, ja, kā es saku, mošķi, ja, kuriem patīk šāda piesārņota, netīra vide, ja, kā mēs tur redzējām šajās bildītēs, jau vēlreiz, ja, tur viennozīmīgi dzīvosies gan parazīti, gan sēnes, un kā tur ir kā biologs, varbūt mums nedaudz pastāsti, kā viņi mums var arī, tā kā, ko viņi mums tādu sliktu dara, jā? Te jau tā lietiņa, jā, ka tad, kad mums tas skābju sārmu līdzsvars ir aizgājis uz to skābo pusīti un jau nestrādā 60% fermenti, jā, un nojūk pretparazitārā barjēra, jo parazitārie iedīgļi mūsos, viņi ienāk, gandrīz nemitīgi, ja, mēs varam ar gaisu ieelpot tos mazos sīkos puteklīšus, kuros ir, teiksim, mikroskopiski, ja, tur pilnīgi, ja, ir tie parazītu iedīgļi, ja, mēs, tie var būt zemes piciņas geohelminti, ja, kur cērmes, teiksim, ja, viņām ir jānobriest tur augsnē, ja, mums ir, teiksim, pārtiku, mēs varam ar nevisai termiski labi apstrādātu pārtiku, mēs varam saņemt parazītu iedīgļus.
mēs varam ar medījuma gaļu, mēs varam ar zivīm, mēs varam ar jēlu gaļu, jā, mēs varam ar ūdeni, jā, vienšūnas parazīti, jā, īpaši, jā, mēs ar netīru ūdeni, ar kontakta ceļā, piemēram, spalīši var būt, jā, mēs ceļuši skolotājas, bērnu dārza audzinātājas, ja, kas strādā ar mazajiem bērniņiem, jo bērnu dārzos tā ir, savā veidā, ja tas ir tā vieta, kur tos kontakta parazītus visvairāk, ja, tad mēs varam ar nemazgātiem augļiem, ar dārziņiem, mēs varam ļoti daudz dabūt visādu parazitāro iedīgļu. Un, protams, ka tād, ja mums tur iekšā jau būs nesagramotas savā veidā tās arī barības vielas, it sevišķi, ja mēs tādā variantā, nevar teikt grēkojam, jā, bet ja mēs pieedamies vakarā, jā, un ja tur varības vielas netiek sagramotas, tāpēc, ka gramošanas orgāni jau aizgājuši gulēt, jā, un tieši tad visvairāk mēs sagādājam viņiem to komfortablo vidi, kur tiem parazītiem dzīvot un attīstīties. Un kā viņi attīstās? Uz mūsu barības vielu rēķina. Un ne tikai, ka viņi apēd mums visu to, ko mēs paši cenšamies tur bio-ekos, mekos attaisīt, jā, visu to labo, jā, bet ko viņi dara? Viņi sāk izdalīt savus vielmaiņas toksīnus, jā, sāk čurāt un kakāt mūsos un vēl vairoties un ko tik nedarīt, jā, un līdz ar to mēs jūtamies nevisai komfortabli. Kāpēc? Tāpēc, ka enerģijas mums trūkst, jo viņi rada mums to skābo vidi organismā vēl lielāku, un tad atnāk parazitārās sēnes, kuras var aizaudzēt līmfmedlus, un tad jau var iestāties tādi stāvokļi kā onkoloģija, jā, jo to mēs zinām, jā, ka parazitārās sēnes, jā, ir, jā, viņas aizaudzē līmfmedlus, un līdz ar to onkoloģija tā ir būtībā rasnās zarnas, fermentatīvās funkcijas izbeigšanās piesārņojuma dēļ, bet to piesārņojumu rada jau ne tikai parazīti, bet arī parazitārās sēnes. Un tad starpšūnu vidē jau ir ļoti skābi stāvokļi, līdz pat 4,5 skābi stāvokļi. Un labā ziņa ir tāda, ka mēs katru rītu, ja mums ir sagādāts lakmusa papīrs, mēs varam pamērīt, kāda mūsu starpšūna vide ir. Starp citu, meitenes, kas ir koraļu meitenes, ja šeit šobrīd ir koraļu veikalos pieejami šie lakmus papīrīši, Jelgavā arī ir, un Rīgā ir, ja šie lakmus rullīši nopērkam, kuram mērīt ciekalās savu pH. Un to rullīti meitenes, kad nopērk, ja 5,5, manuprāt, eiro maksā 5 metri, jums tas pietiek, gadam stabili, ja. Tā kā nepažēlojiet naudu, bet tā ir vienīgā iespējamā, teiksim, kontrole, kā mēs paši varam kontrolēt savu veselību. Un es sapratu arī par parazītiem, ka tu stāstīji, kādreiz viņi arī mums ļoti, to aizkuņa darbību var traucēt, vai ne? Un aizkuņas mums... Ir, piemēram, tādi parazīti, kas tieši arī aizkuņa dziedzerītī arī parazitē. Viens no tādiem bīstamākajiem, jā, tās ir tās opistorkas, kas dzīvo gan aknās, gan aizkuņa dziedzerī, un gandrīz visos orgānos, jā, var ieiet, jā, vienšūnas parazīti, kas ir lamblijas, jā. Lamblijas var ļoti traucēt, jā, aizkuņa dziedzera, aknu darbību, žultceļus, jā, un arī zarnu traktu, jā, un pat arī aiziet elpceļos, kas arī kādreiz, kad diagnosticējas astma, jā, pie vaidas var būt arī šīs lamblijas. Tā kā ļoti daudzas diagnozes, kas cilvēkiem ir, viņas būs saistītas ar šo skābju sārmu līdzsvaru aiziešanu uz skābo pusi un ar parazītu klātesamību. Jā, tieši tā, tad bojā ļoti nozīmīgs mūsu orgāns, kas arī vielmaiņas procesos ir ļoti svarīgi, ja tad aizkuņģis vai ne akna, kas piedalās visos tauku šķelšanas procesos. Tā kā, ja šie orgāni nestrādās pareizi dēļ šiem parazītiem, tad mums arī būs nopietnas vielmaiņas problēmas. Tā kā viņiem ir jātiek... Un arī hormonālas problēmas. Jā. Un mēs varam tikt vaļā. Labā ziņa arī tā, ka mums dabā ir šādi līdzekļi, ja mēs šeit izmantojam melno riekstu pamatā, ļoti labs līdzeklis pret ļoti plašu spektru dažādiem parazītiem, ja. Un vēl ir arī tāds produkts jau nopietnāks, ir parafaits, ja, kas ir 13 dažādas pretparazītu zālītes ir iekšā, kas mums vada ārā šos parazītus, viņi nāk dzīvi ārā. Ja mēs no viņiem atbrīvojamies no šiem visiem formām, un arī ar sēnēm var cīnīties. Tas, protams, ir jau grūtāk,
Jā, tāpēc labāk ir regulāri veikt pretparazītu programmas, lai neiedzīvotos šajās sēnēs, bet, ja tomēr jau tā problēma ir ar sēnēm, tad arī ar to var strādāt. Tas jau būs process garāks, ilgāks ar diētām un tādām lietiņām, bet tas ir jādara, ja negrib nonākt jau līdz dažādiem nopietnām problēmām. Tā kā būtībā liekais svars un arī aptaukošanās ļoti ir saistīts arī ar šo parastāro visu fonu. Jā, kas mums vēl ir, protams, jau ļoti daudz un visur mīn kustības, ja, kā tādu ļoti nopietnu vielmaiņas, ka mēs varam aktivizēt kustoties. Ja. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka kustoties mums tātad, jā, mēs kustinām limfātisko sistēmu. Tā ir mūsu arī liela izvadu sistēma, jā, kas arī piedalās visos šajos vielmaiņas procesos, kā, teiksim, kas jau no šūniņām šīs atkritumvielas, kas šūnām ir atstrādātas un nav vajadzīgas, viņas izmet laukā šajā limfā, šajā starpšūnu vidē, un tālāk limfa jau to visu transportē uz izeju. Jā. Un, ja mēs nekustamies, limfa arī nekustās, jo limfa var kustēties, viņai nav tur tāda sirsniņa, kas dzenā asins pa asinsvadiem, limfai nav tādas pumpīša, ja? Viņa kustās tikai tad, ja mēs kustamies. Ar muskuļu kustībām kustās mūsu limfa. Ja cilvēks nemīl kustēties un nekustās, tad viņam tur iekšā ir purvs, ja? Tur visi tie toksīni stāv, kas ir izmesti ārā no šūniņām. Viss tur tā kā, krājās šajos limfmazglos, no laika tad veidojas arī dažādas problēmas, ja? Protams, vielmaiņa ir ļoti lēna. Tāpēc arī ir jākustās, un limfa arī ir jātīra. Vai ne, Ritiņ, kā mums ir ar limfu, teiksim, kustību? Ar limfu ir tā, ka senatnē jau cilvēki, kas apzinājās šī jautājuma svarīgumu, viņi apzināti vai neapzināti, bet viņi kustējās, tas ir viens, nekāda nekustēšanās pat nevarēja būt, sēdēšana pie datora tur 8 un 12 stundas, vai pie televizora, bija ļoti daudz darba, un pārsvarā tas bija fiziskais darbs, un sievietēm ir īpaši maizes mīcīšana, veļas mazgāšana, ka mēs izkustinājām to zonu, plecu zonu, kur visvairāk mums iesēžās stress, un cilvēks vairāk bija arī pie dabas. Un pirtis, tās bija vienkāršas šķīstītavas, kurās tīrījās, kurās cilvēku apmazgāja tad, kad viņš tikko bija piedzimis, notika pat arī dzemdības, dzemdību zāle, un bija arī limfas tīrīšana caur sestdienas rituālu iešanu pirtī, un tā tīrījās limfa, bet tagad mūsu steidzīgajiem cilvēkiem šīs pirts lietas katru sestdienu nav, un tā limfa, viņa ir jātīra tādā veidā, kādā mēs to varam ar augu preparātiem, jo limfatiskā sistēma, viņa ir jāizkustina gan fiziski, gan viņu var kustināt arī ar augu preparātiem, un labākie no tiem ir pasaulē jau ļoti, ļoti sen, pirms 1000 gadiem, Ķīnas medicīnā atzīmētā lakricas sakne. Iedzerot lakricas sakni, mēs gan šķidrinām to limfu, gan viņu kustinām, un tādā veidā mēs izdzenam no limfatiskajiem mezgliem visu to lieko, aizdzenam uz zarnu traktu, kur atverās 1000 limfmezglu, un tur šī netīrā limfa mums tātad nonākusi ir jāadsorbē ar sorbentiem, un ļoti labi, ja mēs tajā periodā, kad mēs to daram, dzeram ļoti daudz ūdens, ja mēs nelietojam pārtikā smagas, teiksim, vielas, teiksim, olbaltumu, kas lēnāk virzās un grūtāk gramojās, bet visu enerģiju organisms izlieto limfas tīrīšanai un organisma attīrīšanai. Labi šajā laikā ir lietot arī cinku, jo tas arī kustina limfatisko sistēmu, un labi šajā laikā ir neēst tādas vielas, kas skābina organismu, un kas atņem minerālās vielas, un tas būtu pirmām kārtām saldumi, jebkāda veida saldumi. Un būtu labi, ja mēs tajā laikā aizsargātu aknu un dzertu arī kādus fermentus. Un tad mēs ļoti jauki 2 nedēļās, parasta programmiņa ir 2 nedēļas limfas tīrīšana, ja mēs jūtam, ka mums
tie sviedri vēl ar vienu ir rodīgi, ja, nu tad mēs varam uztaisīt pauzīti un vēl pēc kādām 2 nedēļām taisīt otru limfas tīrīšanas programmu. Bet pazīmes kāda ir jātīra limfa, ja tas ir tad, kad jūs meitenes pašas jūtat, ka jūs fiziski pakustaties un pat arī varat fiziski pat nekustēties, bet ka jums paduses ož, ja. Tas ir tas brīdis, kad ir jāsaprot, ka nekādi dezodoranti nevar to sliktumu, kas organismā ir, viņi nevar viņu noņemt. Ja? Tā kā jāskatās uz organismu iekšieni, jo tas ir ļoti liels, kā Vinete saka, jā, sarkanā lampiņa mūsu organisma panelī. Netīra limfa. Paldies tev, jā. Tieši tā arī ir, jo limfa ir ļoti svarīga šajā vielmaiņas procesā. Un, ja mēs vēl pieskrāmies, pieminējamies, ka nepieminējām par to asimilātoru, un papāja ir ļoti labi tādi augu fermenti, jo jāsaprot, ka, lai mēs palīdzētu tam aizkuņģim, kam ir problēmas, jo lielai daļai ir problēmas ar aizkuņģīti, ja, tad mēs varam palīdzēt ar fermentiem, iedodot viņiem gatavā veidā šos augu fermentus, lai aizkuņģis dabūtu atpūsties kaut nedaudz, ja, atjaunoties un sakārtoties. Un tur ir svarīgi nevis dzīvnieku izcelsme, tur kaut kāda mezīma forte vai kas, kurus nevar ilgstoši lietot, bet ņemt augu fermentus palīgā. Ļoti labi arī pie vielmaiņas tieši fermenti būs palīdzēs. Un ja par to nedaudz arī varbūt par pieskarties par produktiem, zinu, ka te ir daudz arī koreļu meitenes, ja, tad metastiks. Metastiks ir jaunākās paudzes, teiksim, var ņemt priekš baktērijām šos probiotikas un prebiotikas, ja, bet daudz jau augstākas kvalitātes produkts būs, kas ir metabiotiķi. Ja, un tagad viņi arī parādās pasaulē, teiksim, daudzās vietās jau pieejami metabiotikas. Tās ir jau gatavā veidā, mēs iedodam savai zarnu mikroflorai un arī paši sev jau šīs gatavās vielas, ko šīs baktērijas tā kā izstrādātu, kamēr viņas mums nav atjaunojušās, ja, mēs jau gatavā veidā uzņemam šīs viņu saražotās vielas un visus šos procesus sakārtojam straujāk, ja. Jo baktērijas mūsu labās, ja viņas mēs esam nokāvuši ar antibiotikām, ļoti ilgi neatjaunojās. Un līdz ar to šis vielmaiņas process visu laiku būs lēns, kamēr mums nebūs normāla mikroflora. Tāpēc metabiotiķi ir šobrīd pasaulē, teiksim, jā, tāds jauns trends, kā saka, jauns atklājums vispār, kā mēs varam tā kā strauji sakārtot visu šo savu zarnu trakta darbību, kas ir ļoti svarīgi. Un vēl mums ļoti tā nedaudz jāpieskarās tādiem svarīgiem orgāniem kā vairogdziedzers, ja tur mums vienkārši atsevišķas tēmas būs, kad mēs parunāsim tieši par vairogdziedzeru darbību, bet vairogdziedzers īstenībā ir kā tāds ģenerālis, teiksim tā, vielmaiņas procesos, ja, un viņš diktē visus nosacījumus, ja, teiksim, enerģijas ieguve šūnās, kā to enerģiju izmantot, viss tas ir vairogdziedzera tā kā darbības lauciņš, ja, un vairogdziedzers izdala šos hormonus vairogdziedzera, kas arī regulē visu pamatā šo vielmaiņas pareizu norisi. Tāpēc ļoti jāskatās, ir jāpārbauda vairogdziedzeris, jāstāsta, kas ar viņu notiek. Jā, un kā viņš izdala šos hormonus, vai viņam pareizi izdalās tur T3, T4, teiksim, tur ir vēl citi tie hormonu veidi, šie tireotropie hormoni. Jāsaprotam, jo, ja vairogdziedzers nestrādās mums pareizi, ja, būs īpaši tad, ja viņš būs palēlinātais vairogdziedzers, ja viņš lēnāk strādās, tad mums arī vielmaiņa loģiski būs lēna. Ja, visi tie procesi bremzēsies, jo viņš vienkārši neizstrādās vajadzīgā daudzumā šos hormonus. Kas mums tur ir, svīst vajag. Jā, svīst vajag, protams, ka svīst vajag un ar tieši patīkamu smaku, ja slikta smaka, tā jau Ritiņa stāstīja, tad tas pavisam nav labi, ja nesvīst pavisam, tas arī, teiksim, nav ļoti labs rādītājs, ja cilvēks vispār nesvīst, ja, jo jāsvīst būtu pie slodzēm noteiktām, ja, un arī pirtīs ir jāsvīst, jo tāpēc jau mēs tīram to limfu caur sviedriem, ja, tad, ja nesvīst, tad tas arī kaut ko jau rāda, kad organisms ir kaut kā aizgājis ciet, viņam nenotiek normāli šie pašatīrīšanās procesi. Jā, tā kā vairogdziedzerīši ļoti nopietni strādājam ar viņu, varbūt tā ļoti neiedziļināsimies šodien, mums nav tik daudz laika, bet tur ir ļoti svarīgi skatīties, lai būtu pietiekoši jods, kam ir lēnais vairogdziedzers un selēns. Jā, selēns jods bez selēna īsti tur neuzsūcās. Tā kā jods un selēns ir tie pamata lietas. Protams, ir organisma tīrība un, protams, ir, lai būtu pēc iespējas mazāk stresa, jo vairogdziedzers ir ļoti jūtīgs savukārt atkal uz šo stresu. Mēs atkal nonākam turpat, jā, ka šis stress to kortizols paceļ insulīnu, vairogdziedzers arī krītās, viņam, teiksim, šis ātrums darbības, ja ir stress, tā kā palielinās vielmaiņa.
Un, jā, kas mums vēl tādas svarīgas lietas, protams, arī ir miega režīms. Tas arī ir ļoti svarīga lieta, jo naktī notiek šūnu atjaunošanās procesi, un arī pie vielmaiņas miegam ir ļoti būtiska nozīme, ja, jo viņš arī mazina organismā šo stresu. Mums tāpēc 7 līdz 9 stundas tas ir normāls gulēšanas tāds laiks, kas būtu jāievēro. Gulēsiet mazāk, būs vielmaiņas problēmas. Vienkārši būs viņas. Tas ir jāsaprot, ka, var iedzert kādu brīnumu tableti, bet arī dzīvesveids ir jāmaina, ir jāsakārto. Ja? Tad jādomā, cik mēs guļam, cik mēs organismam dodam laiku atpūsties. Kad mēs ejam gulēt, jau te pieminēju to, ja ritiņa arī svarīgi priekš aizkuņģi arī ir aiziet gulēt jau, teiksim, normāli, jā, paēst pēdējo ēdienreizi, teiksim, līdz 8, jā, aiziet gulēt šodien, jā, tad nevis rītā, mums jāaiziet līdz 12, tātad gulēt vēlams ap 11, jā. Jo, citādi mums tiks izjauktas organismā šis normālais balans, jā, šis līdzsvars, un būs arī problēmas ar vielmaiņu, viņi palielināsies. Tad ļoti svarīgi par diētām jau pieskāros, tad par ēšanu var runāt ļoti daudz, bet šeit tāds vairākas svarīgas lietiņas, kas mums ir par ēšanu, kas mums ritiņi ir tāds pats svarīgākais, ka mums tā kā būtu, par. Par ēšanas paradumiem tu domā, ja, Vinetiņa, ja? Ir kādas lietas, ja? Tātad, ja mēs ievērosim to ūdens dzeršanas un ēšanas režīmu, jau mēs daudzas lietas sakārtosim. Tātad, principā, no rīta ir jāizdzer maksimāli daudz tīra, laba ūdens, jāveic rīta detoks, ja? Jāizmazgā mūsu gramošanas sistēma, tāpat kā mēs ejam vannas istabā nomazgāt mutīti, tā mums arī ir jāizmazgā gramošanas sistēma ar ūdeni, bet nevis ar ūdeni ar citronu, nevis ūdeni ar mēdu, ja, bet tīru ūdeni tā, kā tas ir fizikāli ķīmiska viela, ja, ar to raksturam bez garšas, bez krāsas, bez smaržas, ja. Un tad drīkstam dzert 3 minūtes pirms katras ēdienreizes, 2,5 stundas pēc katras ēdienreizes, un ja nierem viss kārtībā, tā tad uz nakti. Nekad mēs ēšanas laikā ūdeni nedzeram, tāpēc, ka tād mēs tad atšķaidām kuņģa sulu, un līdz ar to barība grūtāk gremojas. Ja? Un mēs nojaucam pretparastāro barjeru, jo kuņģa skābe, ja, mazinās, dzerot ūdeni, notiek reakcija, ka kuņģa skābe paliek vājāka. Ja? Nākošais princips, ja, dzert drīkst pie pamatēdiena, ja, tikai siltu, ja, vai tā būtu tēja, kafija, protams, tā nebūs, ja, bet tā tad nekad mēs nejaucam ar augstiem kaut kādiem dzērieniem, augstām limonādēm, jo tas atkal atsaldē gremošanas fermentus, vielmaiņa paliek lēnāka, un galvenais, kad nešķiļās tad pilnvērtīgi tauki, ja, tieši tāpēc, kad mēs dzeram kaut kādus augstus dzērienus pie pamatēdiena, ja. Nākošais princips, nevajag nekad jaukt dārzeņus kopā ar pamatēdienu. Dārzeņi var būt, ne dārzeņi, piedodiet, augļi, ja, dārzeņus taisnu vajag. Domāju vienu, kā lai saka, un izsakās kaut kas cits, jā. Augļiem ir jābūt atsevišķai ēdienreizei, un arī tād, kad mēs ēdam augļus, mēs nedrīkstam jaukt skābos augļus ar saldēm. Viņi savā starpā kaujas, jā. Tāpat kā viens princips, jā, kas ir eksistē, jā, kad zivis un gaļu labāk arī nejaukt, jā, jo viņi arī dažādi tur viens otru ietekmē. Vēl viens princips, kas ir gaļu iespējams ēst līdz 3:00. Tad viņa sagramosies daudz pilnvērtīgāk. Un, protams, kad mēs tā kā senajos teicienos ir teikts, no rīta, jā, es ēdu kā karalis, pusdienas dālu ar draugu un vakarī dodu ienaidniekam, jā. Jo mums jāaiziet gulēt, jā, ir ar tukšu kuņģi un jau sapildītām zarniņām, kuros jau ir, kā lai saka, aizgājušas tās jau sakošļātas, jau puslīdz sagramotas barības vielas, jā, un atliek tikai to visu līdz galam izdarīt. Un vēl, kas ir ļoti liels netikums, es domāju, mums daudziem vasarā, jā, ka mēs uzēdam augstu saldējumu, jā, un to uzēdam tieši pamatēdienam. Tas ir tas, ko es teicu, jā, kad mēs atsaldējam tad fermentus. Arī saldējums, jā, viņš varētu būt kā atsevišķi našķis, jā, bet ievērojiet to, lai būtu 2,5 stundas, jā, pēc pamatēdiena. Tie ir galvenie principi, ko es domāju, ko es ceru, ka es pateicu. Paldies tev, jā, es vēl tā kā mazliet gribēju pateikt, ka, ja mēs tā kā gribam pātrināt to vielmaiņu, tad tu jau pateici, bet tā kā vēlreiz uzsvērt, ka mazāk ogļhidrātus,
ja, lai mēs pēc iespējas mazāk šo insulīnu paceltu, ja, jo pie katra ogļhidrātu ēdiena mums uzlec augšā insulīna līmenis, ja, un vairāk taukus, ja, vairāk olbaltumvielas un taukus. Ja, tur par olbaltumvielām ir dažādi uzskati, īstenībā dietologiem, ja vieni saka, ka vajag pie liekā svara, citi saka, ka tomēr īsti nevajag, jo tur arī ir diezgan, viņš arī paceļ insulīnu līmeni. Arī, kam jau ir insulīna rezistents, vispār vajag pārbaudīt insulīnu savu hormonu līmeni, ja paaugstināts insulīns, tad arī olbaltumvielas tomēr vajag izvairīties, ja nevajag ļoti ar viņām aizrauties, ja insulīns ir normāls, variet olbaltumvielas un tauki vispār nepaceļ insulīnu, un tauki nekad nenovad pie liekā svara, ja tas jau tagad sen ir pierādīts, tad pamatā tie ir ogļhidrāti, kas mums paceļ insulīnu līmeni, kortizola līmeni, un līdz ar to mums viss aiziet vielmaiņa galīgi uz leju, ja, jo sākās arī visi tauku šķelšanas traucēti procesi, ja. Tā kā tās lietiņas vēl tā kā uzsvērt. Judīte Mende mums jautāja, un ko vakariņās? Vakariņās princips ir tāds, ka tas, kas atjauno mūsu šūnas, jā, teiksim, un tas, kas ir bagāts ar šķiedrvielām. Tu tagad pateici šķiedrvielas, jā, jo arī pie svara korekcijas numur 1 ir šķiedrvielas, bet arī tur ļoti ir īstenībā jāskatās, jā, kam ir kaut kādas jau problēmas, vispār tādas, ne visiem derēs tās šķiedrvielas lielā daudzumā, tur vienkārši jāpaskatās arī kādas šķiedrvielas, viņas arī ļoti dažādas ir no augļiem, ir, teiksim, no sēklām, ja, kas ir smagākas, viņas ir, dažādi veidi. Tā kā, bet šķiedrvielas ļoti ir vēlamas, jā, ieviest savā uzturā pēc iespējas vairāk. Un Vinetiņa, varbūt es aizmirsu vēl pateikt to, ja, kad ļoti labi uzturā ir, protams, rieksti un sēklas, jo tie satur ļoti daudz vērtīgas vielas, bet riekstīt īpaši viņi satur tādas vielas, kas mums palēnina vielmaiņu, ja, jo viņi tā kā mūsu fermentus tā kā atsaldē, ja, padara neaktīvus. Ja. Tāpēc rieksti ir ļoti labi, bet tikai tad, ja viņi ir vismaz 24 stundas izmērcēti. Jā, tas arī vērtīgi saprast. Un vēl tāda ļoti lietiņa par tām diētām saprast, ka es šodien vēlreiz noklausījos, ko dietologi paši saka, tātad, ka jebkura diēta, ja, kas ir balstīta uz kaut kādu barības vielu samazināšanu, uzturvielu, novad pie vielmaiņas palēlināšanās. Ja, tad vielmaiņa kļūst lēnāka, ja mēs sēžam uz diētām. Un tas, ja jums kaut brīdi tur aiziet svars un liekas, ka viss baigi forši, ja, bet jūs vienkārši novadat savu organismu līdz tam, ka viņam sāk trūkt nopietni uzturvielu, un otrkārt viņam palielinās kortizola līmenis atkal. Un attiecīgi, ja kortizols ceļās arī insulīns, ja viņi visi tur viens ar otru saistīti, ja, vairogsdziedzers sāk bremzēt, jo viņš ir stresā, ja, nepienāk normāli barības vielas, jo cilvēks sēž diētas, ja, orgāniem nepienāk barības vielas, pirmais reaģē parasti smadzenes un vairogsdziedzers, ja, viņiem pietrūkst noteiktu barības vielu un vielmaiņa nokrītās, viņa palēlinās. Tā kā ar diētām nevar panākt nopietnu svara samazinājumu, ja to arī uz laiku kaut kas notiek, tāpēc tam tas viss ir atpakaļ un pat citreiz dubultā. Ja. Tā kā mēs vienkārši tādā veidā iedzeram organismu vēl lielākā stresā, ja, vēl lielāks, teiksim, pH līmenis arī krītās, līdz ar to visi procesi palēlinās. Tāpēc nevajag sēdēt uz diētām, ja, bet vajag normāli ēst, bet normāli tik, cik ogļhidrāti ir jāpēd, tik, cik olbaltumvielas, tik, cik tauki, ja, viss ir jāēd balansā. Ja, un nevajag sēdēt uz beztauku diētas vai ogļhidrātu, vispār nogriezt viņus nost, ja. Viņas vajag samazināt, viņam vajag būt normālai normai, ja. Ja jūs esat šobrīd baigi daudz lietojot ogļhidrātus, vienkārši pakāpeniski maziniet viņus, ja? Arī porciju lielumu maziniet, ja? Un nevis tā, ka no rītdienas es vispār neēdīšu vai neēdīšu brokastis, ja? Tā nedrīkst, ja? Organismam visu dienu ir vajadzīgs. Tas tieši otrādi novadīs pie palielinātas vielmaiņas, tāpēc nedrīkst ne diētas, ne kaut kāds ēdienreizes izlaist, ja? Un tur, teiksim, ja badojās, jā, var badoties 1 reizi nedēļā vai 2, jā, kā kurš var atļauties, ja, bet tad ir jālieto papildus nutrienti, jādod organismam tīrā veidā, teiksim, ņemam tur, kaut vai mums ir pat Ultimate Max, jā, tīrā veidā vitamīni, minerāli mums iet, vai ne, tīrā veidā paņemam kaut kādas aminoskābītes, teiksim, tur chlorella, spirulīna, lai organisms ir pabarots, lai viņš visu to saņem, ar ko viņam strādāt, jā, lai viņam nebūtu stresa, tad var, teiksim, badoties. Bet ir jāspēj nodrošināt visu. Jo īstenībā, ja runā par šo vielmaiņu, tad ļoti svarīgs ir dzelzs daudzums
organismā. Tas ir tāds ļoti svarīgi lieta, pie kā jādomā, kā viņu nodrošināt ar pārtiku, bet mūsdienās īstenībā es teikšu, tā ir ļoti grūti cinku, selēnu, dzelzi nodrošināt, ir jāņem papildus, teiksim, uzturbagātinātāja veidā, teiksim, un jālieto, jā. Tad vēl ļoti svarīgs ir, jau minējām sākumā, šīs omega-3 augstskābes, ja? Tad treknas zivis, avokado, nerafinētas eļļas, kas visu to maz lietot, tie ņemam omegu palīgā. Mums ļoti labi omega-3 60 tāda spēcīga, ja? Ko var nodrošināt augstskābes organismam, jo viņas ir būtiskas, lai mums normāli vielmaiņa būtu, jo tur, neiedzināšos, bet tur ir gan smadzenēm viņš vajadzīgs, gan aknai vajadzīgs, lai žults izdalītos visās lietās, lai tauku vielmaiņa notikt, ir vajadzīgs augstskābes, lai žults izdalītos normāli. D vitamīns. Ļoti nozīmīgs ir D vitamīns. Ja? Sekojiet, pārbaudiet D vitamīnu līmeni. Ja būs zems D vitamīnu līmenis, vielmaiņa arī var bremzēties. Ja? Tikai dēļ vienu, jo viņš arī ir hormons, ne tikai vitamīns. Ja? Mums ir tāds D spreja veidā, ko ļoti viegli iepūst mutē, arī bērniņiem viegli lietot. Tā kā varam izmantot celt augšā. C vitamīns ir pie vielmaiņas arī, tā kā, teiksim, viena no tādiem svarīgākajiem, ja kopā ar D vitamīnu, un arī B grupas vitamīni. Ja, B grupas vitamīni, Tasty B, ja, kas ir korelieši, ja, tad Tasty B ir pilna B grupa, gandrīz pilna, ja, tad gan visi B grupas vitamīni ir iekšā, jo viņi arī piedalās visos šajos vielmaiņas metabolismu procesos. Tā kā, ja cilvēks ēd ļoti maz lietiņas, kur ir šie B grupas vitamīni, tas noteikti ir jāņem papildus un jālieto. Ja. Principā jau Vinetiņa, ja, tā kā tu jau pirmī teici, es vēlreiz akcentēšu, ja ir normāli strādā gramošanas sistēma, ja zārnu traktā ir jāveidojas B grupas vitamīniem, tā kā papildus, ja, viņi mums tā pat tad nebūtu vajadzīgi, bet ja viņu nav, ja tur ir bārdaks zārnu traktā, tad mums ir liels iztrūkums, un tieši tad visvairāk veidojas stress, tāpēc, ka nav B grupas vitamīnu. Tieši tā, jā. Un tas ir arī tas, kāpēc šīs mūsu labās baktērijas ir tik ļoti svarīgas, kāpēc nevar pie katrām iesnām dzert antibiotikas, jā. Jo mēs pēc antibiotika dzeršanas, mēs savu labo baktēriju, visu šo floru nobeidzam uz pusgadu. Ja, un pusgadu viņi normāli vispār neatjaunojās, un pat es esmu klausījusies doktoru Butako, viņi saka, pat 2 gadus atjaunojās zarnu mikroflora pēc antibiotiku lietošanas, pēc mīļiet, domājiet, pieši kam jūs viņas lietojat, vai tiešām, protams, ir situācijas, kad tu esi slimnīcā un tev viņas ir jālieto un tu nevari, ja, bet tās situācijas, kad tu vari izvēlēties, ir dabas antibiotikas, ja mēs esam daudz runājuši dažādas lekcijas, ir šīs dabas antibiotikas, skudru koks, ir, teiksim, kaķenaks, ir ļoti daudz spēcīgu dabīgu antibiotiku, sudrabs, koloidālais, ja, kas ļoti lieliski cīnās un nevajag pie katra klepus, pie katrām iesnām vai plaušu karsoņu mesties lietot antibiotikas. Ja mēs tādā veidā nograujam šo dabīgo līdzsvaru un sākās viss, ja. Tāpēc bieži, kad cilvēkam vai nu pēc kaut kādām slimošanām sākas, teiksim, vielmaiņas traucējumi, pēc operācijām, pēc kaut kādiem stresiem, ja, ilgstošiem vai teiksim, tādiem nopietniem, tā kā vienmēr ir kaut kāds brīdis, kad tas organismam izjūg šis dabīgais balans organismā. Jā, un tu jau teici, jā, brokastīm jābūt ļoti sātīgām, tas arī vienmēr jāatcerās un ir jāēd regulāri. Ir vajadzīga regularitāte organismam. Nevar tā, brokastu nepaēdu, paēdīšu pusdienas, jā, tur man nesanāca, tur vienreiz paēdu 1 reizi dienā, citreiz paēdu 4 reizes dienā, jā. Vienkārši saprotiet, kā jūs varat un tad ēdat, vai nu tad 3 reizes dienā, vai nu tad 4 reizes dienā, kā, tad kuram tas ritms ir, vai ne, bet visu laiku regulāri, lai tas būtu, jo tas arī viens no tādiem pamatnosacījumiem, kas organismu atkal dzen stresā. Ja mēs, teiksim, mētājamies un vienreiz tā, viņš vienkārši visu laiku ir stresā, atkal šī skābā vide un aiziet vielmaiņu uz leju, jā. Tā kā, jā, ļoti labi īstenībā ir, ja no augiem runā, tad ļoti svarīgi vielmaiņas process regulē diždedzis un mārdedzis, viņi principā abi divas paskatījos, viņiem abiem ir šīs lietiņas, šis ir diždedzis, burda krūt, jā, arī piedalās vielmaiņas procesu regulēšanā ļoti labi augi, artišoks. Jā, no augiem variet arī pārtikā pirkt artišokam, garšo un graust viņu, ja, un ēst var arī tādā veidā viņu lietot artišoku. Ļoti labi vielmaiņas, teiksim, tādi regulātori, kas vēl no augiem ir pienenes saknes, ķiplociņš, jā, ķiploks, var ēst ķiploku graust, var ņemt tādā veidā, kad nesmird, jā, kad nebūs smaciņas, droši var ēst jau gatavā veidā. Kas vēl mums no augiem ir? Rozmarīns, kumelīte, kliņģerīte, arī ļoti labi tiek visur minētas.
arī nātres, ķimenes, vīgriezes un piparmētras. Ja? Tie visi tādi gremošanas procesu regulētāji un arī vielmaiņas aktivizētāji. Un, ja mēs, teiksim, jau skatāmies vairāk uz tādu vielmaiņas aktivizāciju, ja visu šo esat izpildījuši, tad var ņemt palīgā arī vielmaiņas aktivators. Ar viņiem nekad nevajag sākt. Es nekad neiesaku ļoti tā kā iesākt, un cilvēki bieži sākumā grib tā kā viņš tagad dedzinās taukus, Tas pa priekš ir jāpadzer ūdens, ir jātīra organisms, ir jāsakārto visas šīs lietiņas, jāsakārto savs dzīvesveids, un tādu var ķerties jau pie arī šiem vielmaiņas aktivatoriem, teiksim, kas ir dabā, teiksim, kādas vielas vispār ir L-karnitīns. Karnitīns ir labs vielmaiņas tāds aktivizators, lecitīns, arī, teiksim, tāda laba forma ir korolecitīns, kuru var izmantot, viņš arī ļoti spēcīgs vielmaiņas aktivators. Tad ir koenzīms Q10, ķiploks, arī jau pieminētais, kakao sviests, arī labs vielmaiņas aktivators, jau minēju šo burdo krūtu, diždadzis, un tad, protams, visa veida, teiksim, šķiedrvielas. High fiber mums ir arī dažādi veidi, teiksim, ceļteku sēklu, pulveris, linsēklu, maltas linsēklis, Ir arī mums tāds lapmaņš nav mājās slim by slim. Ir tādas lietiņi, kur arī dažādi augu tādas kombinācijas, kas tieši regulē šo tauku vielmaiņu. Un līdz ar to palīdz dedzināt taukus. Vēl var, teiksim, izmantot arī apetītes mazinošos dažādus līdzekļus. Piemēram, spirulīna ir ideāls apetītes mazinātājs. Ēdīsiet spirulīnu, ēst gribēsies daudz mazāk, Un arī brūnaļģe. Tad citur arī jods iekšā, kas vairāk dziedzrim ļoti ir vajadzīgs, Viņi arī piedara pie apetītes mazinošiem. Tad vajag ēst jūras kāpustus, un arī, teiksim, kam varbūt viņa negaršo, var ņemt tīrā veidā. Brūnaļģīte mums ir kelps, Tā apmēram, un par ēšanu vēl noteikti ir dalītā ēšana, ir laba lieta, Intervālā badošanās ir jāskatās. Ir cilvēki, kam der intervālā badošanās un ļoti labi svars iet uz leju un vielmaiņa aktivizējās, bet ir, kam īsti nedara, kam vajag tomēr labāk šo regulāro ēšanu un tā intervālā tik labi nestrādā, jo viņi ir stresā, Ne katram varbūt der, ja viņš dzīvo stresā. Vispār, ja jūs kaut kādu metodu pielietojat un jums no tā veidojas stress, tas nozīmē, ka jums tas nedara. Ja jums paliek sliktāk, jūs nejūties komfortabli un labi un uzdzentas kaut kādu stresu, tad tā metode jums noteikti nedara. Tāpēc intervālā badošanās ļoti laba lieta, man ļoti daudz meitenēm ir labi rezultāti, bet ne visiem tas dara. Tur vienkārši jāpamēģina un jāsaprot, kas jums dara. Tāpēc arī dažādas analīzes jāuztais, jāsaprot, kas notiek ar vairogdziedzeru, kas notiek ar D vitamīnu, kas notiek ar akniņu, vai viņa nav aptaukojusies, ja ir taukaina akna, kas arī, starp citu, rodās no augsta insulīna līmeņa, no liela stresa, no kortizola līmeņa augsta. Arī var būt problēmas, tad akniņa ir jāpaskatās, jāuztais sonogrāfija, kādā stāvoklī ir akniņa, vai viņa nav aptaukojusies. Tad jāstrādā jau pie šīm lietiņām, tas viss ir pakāpeniski, tā kā jābalansē un jākārto. Varbūt nedaudz vēl, ko mēs gribējām par to mums tā kā laiciņš ir maz palicis par estrogēnu, tev bija ritiņi. Jā, es varētu nedaudz pieskarties arī šim jautājumam, par estrogēniem, vispār par sieviešu hormoniem. Mīļās meitenes, jūs kaut kādā pat jaunības periodā, un tagad jums ir 40, jau tuvu 50, nu vienalga vai 30, bet jūs esat lietojuši kontracepcijas līdzekļus, tad saprotat, ka jums ir ļoti jau izjaukta hormonālā sistēma un izjaukta vielmaiņa. Un tas nav tā kā arī, tā kā līdzīgi Vinetiņa teica, ka tad, kad iedzer antibiotikas, tiek izjaukts, tur jākārto tātad pusgadu jākārto labvēlīgo baktēriju kopums. Bet ja tiek izjaukti hormoni, ar to pretabaukļošanās, teiksim, tām tabletēm, vai arī ir spirāli, kura visu laiku, to dara, gadiem ilgi, tad iedomājieties, tas ir tāds tik ļoti smalks, tās ir tik ļoti smalks līmenis, kas ir izjaukts, ko nevar nekādīgi sakārtot gadu desmitiem. Un arī ar to tiek izjaukta jūsu vielmaiņa. Vielmaiņa dabiski, ka viņa palielināsies. Jo,
es tā kā negribēju, bet, es tomēr pateikšu to, jo tagad iet runa par slavenajām potēm, ja jūs zinat, par kurām es runāju, tad tie cilvēki, kas nāk uz izmeklējumiem endoekoloģiskajiem, teiksim, testiem, jā, sievietēm, jā, un arī vīriešiem, jā, ir izjauts hormonālais līdzsvars, jā, un viņu sakārtot, tas nemaz nav tik viegli. Par estrogēniem mums sievietēm runājot, jā, tātad tos izdala olnicas, jā, estrogēnus, jā, un ir hiperfunkcija, kura nav tik ļoti patīkama un ir zināmas pazīmes. Un tagad es jums viņas nosaukšu, kas ir pa pazīmēm. Pirmām kārtām, jā, tas ir veidojas tātad mastopātija, veidojas tūskas, veidojas tātad pirmsmenstruālais sindroms ar stiprām mēneša reizēm, arī ar tādām diezgan spēcīgām asiņošanām, kas jau ir menopauzes laikā, tas arī saistīts ar to, un veidojas liekie tauki, jā, uzkrājumi. Tieši tā zona, kas ir gurni, jā, un kas ir, teiksim, zemāk par viduklīti, jā, gurni un dufsis, jā, un kāju augšdaļas, augšstilbi, jā. Tātad tur veidojas šie liekie uzkrājumi. Krūšu izmērs stipri palielinās, jā, tad veidojas miomas un endometriozes, galvas sāpes, diezgan spēcīgas pat līdz migrēnām, jā, visā sejā apsārtums veidojas, jā, un ir problēmas, interesanti, pat tāda interesanta saistība, problēmas arī ar žultspūsli, jā. Tā kā veidojas vairāk tieksme uz žults sabieznējumu un uz akmeņu veidošanos, jā, ka neizdalās pietiekoši žults. Un kas šeit ir par risinājumu, jā, ja ir šie paaugstinātie estrogēni, jā, ļoti, ļoti labi no pārtikas tie ir krustdzieži, jā. Krustdzieži dabiski mazina šo estrogēnu daudzumu, un tā šķiedrvielas, kas ir, jūs zināt, kas ir krustdzieži, jā, meitenes? Man tas nav jāstāsta. Ir jāstāsta. Visi kāpostveidīgie. Visi kāpostveidīgie, jā, tātad. Un tas ir tas labākais veids, ko mēs pārtikā varam lietot, jā, lai tos estrogēnus mazinātu. Un kas estrogēnus faktiski paceļ, jā, momentā, kad estrogēni ir augšā? Bieža kafijas lietošana. Atkal mēs runājam par šo pārtikas produktu, jā. Un pie tam vēl, ja ir runa par tādu kafiju, jā, ka tā kafija tiek lietota uz tukšu dūšu, jā. Kad, ja mēs pie kafijas vēl kaut ko pieedam, tas vēl, tā kā nebūtu tik, jā. Bet, tad padomāsim, tā kā man humora pēc, jā, man viens vīrietis teica, cik kūciņas tu apēdīsi tad, ja tu nedzersi kafiju? Labākā gadījumā vienu. Bet, ja tu dzersi kafiju, cik kūciņas tu apēdīsi? 2 un 3. Tā kā arī tur mums ir jādomā, kad kafiju dzerot, jā, mēs vairāk domāsim par to, par kaut ko veselīgu, ko pieies klāt, nevis kūciņas, jā. Tad, kas vēl būtu no tā, kas ir otrs pretējais gals, jā, kad estrogēni ir samazināti tad, kad mums ir menopauze, jā. Veidojas, kad ir menopauze un kad viņa jau ir iestājusies. Tad ir jādomā par to, kad ir linsēklas, jā, ir apiņi, ir, teiksim, mēs varam uztaisīt arī sarkanā āboliņa tēju, jā, mēs varam no rozā pujenes lauku mājās visiem ir vēl arī tādu tēju, dažas madaras, īstā madara, piemēram, jā, palīdz, un ir brungalvīti, arī tāds augs, jā, arī tā palīdz. Ja iet runa par estrogēniem, teiksim, kā mēs estrogēnus varam savā veidā piecelt, pilnvērtīgs uzturs. Pilnvērtīgs uzturs, kurā būtu D, A, E, C vitamīni, ja mēs tos nespējam nodrošināt, mēs ņemam uztura bagātinātājus, ja? Tas ir tas, bet es varu pateikt tikai vienu.
tām sievietēm, kuras ir sekojušas organisma tīrībai, ja viņas ir tīrījušas regulāri limfu, taisījušas 2 reizes gadā pretparastāras programmas, 1 reizi gadā tīrījušas zarnu traktu, viņām šis estrogēnu līmenis ļoti nenokrītas, jā, un tas ir tik patīkami, jā, kad sievietei olnicas vēl spēja darboties, jā, un izdala normāli estrogēnus arī pēc šīs menopauzes, jā. Tā kā ļoti interesanti. Jā, par to mēs runāsim mūsu maratonā, vai ne? Jā. Un pie tā meitenes izlasiet, nopērciet, jā, tieši tur, kad menopauzē ārsti piedāvā, jā, jūsu ginekologi piedāvā tās lietiņas, kas ir tādas hormonu terapijas, ja, kas ir ar mākslīgi radītiem hormoniem, ja, izlasiet, ko ārsti tev nestāsta, tas ir šī gada 1. numurā, ir ļoti interesants raksts, un tām, kam tiešām ir problēmas, noteikti nopērciet, ja, es domāju, ka viņš vēl ir nopērkams, jau es viņu nopirku pagājuši nedēļu šo žurnālu, un es neatstāstīšu, bet nopērciet un izlasiet. Un tieši, teiksim, saistībā ar estrogēniem, es varu pateikt to, ka man ir draudzene, kura teica, bērns, pusaudzis, pēdējais bērns, 4 bērni viņai, visu laiku kaitina un vīrs kaitina un viss. Un tad viņa sāka lietot, ir tāds, mums ir ļoti labs, man viņš te uz galda ir, fito miks sievietēm, jā, un tur ir gan tie apiņi, tur ir no līnsēklām, jā, preparātiņš, jā, teiksim, jā, un safrāns. Tas pats safrāns, jā, par safrīno, ko tu runāji, bet te tomēr viņi ir tā kā vairāki, jā, produktiņi iekšā, jā, un viņi teica, un vīrs ir labs, un bērns vairs nekaitina, jā, un viss ir kārtībā. Lūk, tā kā ar šiem, ja mēs viņus dabā pašas nevaram aiziet un dabūt, un es pat domāju, ka safrāns ir tik ļoti dārga garšviela, jā, ka tad, ja mēs šeit parēķinām, cik tā kapsuliņa maksā un cik mums vajadzīgs safrānu nopirkt, lai mēs viņu, kā lai saka, iedzētu arī to safrāna preparātiņu, ko tu minēji, ja? Tad ļoti priekšrāku es dotu komfortabli, iedzer 1, varbūt 2 tabletītes un aizmirsti, kas ir slikts vīrs un nepaklausīgs pusaudis. Paldies tev, Ritiņ, jā. Un tā kā laiks mums ir jau beigt, tad mēs vēl gribam jūs aicināt uz 30 dienu maratonu, kurš mums sāksies jau 1. martā, kur mēs tieši runāsim par lieko svaru un hormoniem, kur mēs ļoti nopietni runāsim jau gan par kortizolu, gan par estrogēnu, gan par insulīnu un par citiem hormoniem, vairogdziedzera hormoniem, kā tad ar viņiem strādāt, kā tad balansēt šo hormonālo fonu, ko mēs varam katrs savā ikdienā izdarīt, ja, kā ar to visu darboties. Tā kā, ja jums tas ir aktuāli, droši nāciet un rakstiet man vai Ritiņai, ja, kas jūs uzaicināja un piedalieties šajā maratonā. Tas, protams, ir maksas maratons. Visu to informāciju nosūtīsim, kam interesē, vienkārši rakstiet mums un sāksim darboties, ja, pie sava hormonālā fona arī, jo hormonālais fons tiešām ir ļoti, nozīmīgs, ja, attiecībā uz arī vielmaiņu. Ja, tā kā paši saprotiet, ka kortizols palēlina vielmaiņu, insulīns palēlina vielmaiņu, estrogēns arī, ja viņš ir pa daudz un pa maz, arī palēlina vielmaiņu. Tā kā ir jāmācās ar viņiem strādāt, jā, dabīgi, saudzīgi, tā, kā mēs to paši ikdienā varam katrs izdarīt. Negaidot, ka mums ir kaut kāda spirāles liks vai kaut kādā veidā mākslīgi mums centīsies to visu tad sastutēt, jā, kad jau esam nobraukuši lielās problēmās. Tā kā tā, būtībā ar to arī varētu šodien beigt. Kādi mums vēl jautājumi varbūt? Ieraksti būs te jautā, jā. Tā, un vēl bija jautājums, redzēju, ar ko sāk tīrīšana. Tīrīšana mums atsevišķi droši vien arī zūmiņš vēl būs, mēs taisīsim arī jaunu, mums detoks grupa noteikti sāksies pavisam drīz pavasarī, kad mācīsimies kopīgi arī attīrīt organismu sistēmiski pareizi, bet ja tā īsi, tad pirmais ir zarnu trakts vienmēr, ja. Mums ir jāstrādā pirmkārt ar zarnu traktu, tad aknas nieras, lielie filtri un tā pēdējais ir limfātiskās sistēmas tīrīšana. Pretparastārā arī, protams, jā, tas pats par sevi. To varam pat pieplusēt pie zarnu trakta tīrīšana, jo lielākoties parazīti ir zarnu traktā. Tieši tā. Tā kā tas viss arī ir jādara pareizi. Detoks arī nevar haotiski. Teiksim, pirmo tīrot limfu, mums nekas tur īpaši nesanāk. Mēs varam dabūt ļoti liels sāsinājums un dažādas problēmas. Ja, tā kā
jāsāk pareizi viss. Priekš jātiek no mošķiem vaļā, tad tīram zarnu traktu, tad tīram akniņu un ierītes, jā, un strādājam tālāk limfātiskā sistēma, elpceļi, tie mums iet tā kā pēdējie. Tā kā tā, meitenes, jā, paldies, Soltiņ, par labiem vārdiem. Mēs cenšamies, un lai jums nodar, ja kādi jautājumi droši rakstiet man vai Ritiņai, jā, un droši nāciet piedalieties mūsu maratonā, kopīgi darbosimies jau nopietni, dziļi un strādāsim 30 dienas, lai būtu arī rezultāti. Tā kā, lai jums viss izdodas. Varbūt vēl kādi jautājumi droši variet pajautāt, nu tā, tīri ieslēgt mikrofonu, ja kaut kas tāds ļoti, ļoti aktuāls, jā. Pārējās tādas Ļoti interesants jautājums. Es īsti nedzirdēju visu Zoomu, jo es darīju dažus darbiņus. Es gribēju zināt, vai šito te hormonu arī izstrādājās saistībā ar miegu, ja nav pareizs cikls vai kā tad? Jā, ja cilvēki. Jā. Jā, Vinetiņa stāstīja, jā. Nu jā, ja mēs neguļam kvalitatīvi 7 līdz 9 stundas, kā ir paredzēts, jā, vismaz 7, tas minimums, tad mums traucētu patiesībā liela daļa hormonu normāla izstrādāšanās, jā, tā kā. Protams, Vinetiņa, tas ir saistīts ar, mēs esam stresa uzņēmīgāk, ja cilvēks nav atpūties, jā, viņš ir stresa uzņēmīgāks un ar to izsakās pilnīgi viss, vai ne? Tieši tā, jā. Tāpēc jāguļ ir minimums 7 stundas un jāguļ ir normāli no 11 vakarā, nevis no 3 vai 2 naktī, ja? Jo tad tur jau notiek visam citi procesi, ja ir daudz hormonu, kas izstrādājās no 11 līdz 2 naktī, un ja mēs tajā laikā neguļam, tad mums arī tauku dedzināšanas procesi nenotiek pareizi, ja? Arī šie hormoni izstrādājās no 11 līdz 2. Tad ļoti svarīgi ir gulēt iet šodien, ja? Tā kā beidzam Zoomu un ejam jau uz miega pusi. Ja, vēl, ja iet runa par miegu, Vinetiņa, es tomēr atļaušos vēl 1 minūtīt, ja, ir ļoti svarīgi, kā mēs aizējam gulēt, ar ko mēs aizējam, ar kādām domām. Mēs varam noskatīties kaut ko, kas mums ļoti patīk. Nu, man ir tāds puisīts tur, kas ļoti dzied, ļoti skaisti, ka viss būs labi, ja viņš dzied, ja. Un man patīk katru vakaru to noskatīties, ja, tas rada pozitīvas, labas emocijas. Ja es aiziešu gulēt ar pozitīvām, labām emocijām, nu tas būs tas, kad nākošā rītā, tas ir garants, ka es pamodīšos izgulējusies, ja. Tas ir, mums tā dvēselē ir jāpiepilda ar tām pozitīvām, labām emocijām, ja, lai mēs nākošajā dienā arī pozitīvi to dienu varētu iesākt. Tieši tā. Tātad tiekamies maratonā, tiekamies nākamajos Zoomos un lai jums jauks šis vakars un ejiet gulēt ar pozitīvām domām un šodien. Un šodien, jā. Jā, bet tā visiem. Tā.